Tātad turpinam pētīt Wikispace, un šajā video es parādīšu, kā Wikispaceam pievienot jaunas lapas. Lai to izdarītu, mēs ejam uz sadaļiņu Pages and Files. Tālāk paņemam veidot jaunu lapu. Ierakstam lapai nosaukumu. Un spiežam podziņu Create. Un redzam, ka šī lapa tik izveidota, lai mēs lapu varētu saglabāt, mums ir obligāti tajā jāieraksta vismaz viens simbols, pretī gadījumā lapa netiks saglabāta. Un tagad spiežam saglabāt, un redzam, ka viņš ir. Pie kā standartu variantā visas lapas tiek kārtotas alfabēta secībā. Mums ir iespēja arī šo te, var teikt, izvēli veidot arī pašiem. Tad mums jāņem podziņa Edit Navigation un Edit Navigation Page. Ko mēs redzam, ka šajā lapā ir ievietots widgets. Un ja mēs spiežam uz dubult klikšķi, mēs redzam, ka šis te widgetiņš saucās Navigation widget. Mums ir iespēja to arī izdziest ārā un veidot saturu pašam. Pieņemsim, ka mēs gribam, lai mums pašā sākumā būtu ievads. Tad uzrakstam ievads. Un tikai mēs viņu ierakstīsim korekti ar visiem burtiem tā kā vajag. Attiecīgi iezīmējam. Liekam viņam klāt saiti. Un šeit mums apakšā parādās tās lapas, kuras mēs gribam ielikt. Un šajā gadījumā te ir podziņš ne Windows. Ja mēs liekam klāt lapas, tad es šo te lodziņu neiesaku izmantot, jo tas, ja mēs šeit ieliksim tekstīti, viņš lapu atvērs jaunā logā. Šo logu parasti izmantoju, ja es lieku saites kādiem ārējiem resursiem. Un tagad vienkārši saku ārlink. Man viņš ir ievietojies. Tālāk spriež otro, uzrakstīšu vēl kur bija gatis. Atkal es varu iezīmēt, eju sadaļiņu link, un redzam, ka viņš arī automātiski viņu man atrada. Un saku ārlinku. Un šādā veidā es varu veidot tādu šo izvēli, kā es gribu. Spiežu save. Un redzu, ka man reāli lapas ir izveidotas vairāk, taču es šajā izvēlē esmu ielicis tikai divas. Šādā veidā jums ir iespēja veidot šo te lapu navigāciju tieši tā, kā jūs to vēlties. Vēl vienīgā lieta, ko es gribēju parādīt, runājot par lapām, veidojot jaunu lapu, ir iespējams arī izmantot lapju sagatavs. Proti, mēs esam, ja mēs izveidojam, pieņemsim skolāņiem kaut kādu darba lapu un gribam tādas vairāk saveidot, tad mēs varam šeit izvēlēties attiecīgo veidlapu, kuru esam sākumā veidojuši, un tad
piešķirt viņai, teiksim, nosaukumu. Un spiest podziņu kreit. Un viņš izveido mums lapu. Redzam, ka tur bija ielikts un attiecīgi šāda lapa arī. Bet tad, lai mēs varētu izmantot šīs te sagatavas, mums vispirms ir jāuztaisa viena jauna lapa, un tajā lapā attiecīgi, jāuztaisa tā sagatava, vai tas būs kaut kāda darba lapa, vai kaut kas tāds. Tas tik daudz būtu par lapām.